Nu, dāmas un kungi, mēs bišķi noskrējuši pirmo rudens krosiņu stafetīti, jā. Reiku man 2 dāmas maziņas galīgi, jā. Uzvarēju šodien mazāko meiteņu rudens krosā. Kā tev gāja stāst? Labi. Un kur tev bija visgrūtāk, vai tajā trakajā aplī, kur tev visgrūtāk? Kad tev bija likās, ne, apstāšos nevar vairāk? Augšā skriet. Pa kalnu, jā? Jā. Un kad tu saprati, ka tu būsi pirmā vietā? Nezinu. Jā. Laurita, tu kuru skrēji pirmo vai kuru etapu? Pirmo. Un kad tu saprati, ka tu būsi uzvarētāji? Nu, jūsu komanda. Tad, kad sāk skriet pa kalnu augšā. Tad jau tu pirmajā etapā saprati, ka jūs uzvarēsiet, jā? Kur tev tāda pārliecība tevi par? Nezinu. Tu atpakaļ gaitā nemēģināji paskriet bišķi? Nē. Nebija laika, laikam, jā? Nebija. Okay. Tās bija mūsu jaunākās meitenes, jā, paldies. Nu, dāmas kungi, šīs meitenes mums ir vecāks par tām, kas bija pirms tam, jā. Šīs uzvarēja vidējo, vecāko meiteņu. Jā. Vecāko meiteņu grupā uzvarēja šīs. Nu, mojens, ne? Silva, nu, tu jau man liela aktīva sportisti, jā. Kā bija izstāst? Sākumā bija viegli, pēc tam kalnā arī bija viegli, bet tur, kur tas līkums riebīgais, tur bija visgrūtāk. Jā, un kas tieši tur bija visgrūtāk tajā līkumā? Bļāva visi un nevarēja koncentrēties. Tāpēc ir grūti, ja viss bļauj, jā? Jā, labāk klusāk, es jau teicu. Nu, kur tev bija visgrūtāk pastāst? Kalna augšā. Bet, nu, tu teiksim, bija kāds brīdis, kad domāju, nu, visi mēs esam uzvarējuši skrienu, un tu liekas, mēs esam uzvarējuši. Tu biji finišā. Tikai tad, jā? Tu končiņu noēdi jau? Nē. Nu, Kristiāna, teiksim, tu tagad tur beigās turēji, tev 2 spēcīgas meiteņas skrēja. Nu, kur tev spēks radās? Kalna augšā skrienot, kad meitenes bija aizmugurē. Es redzēju trasē, ka tu 2 reizes pagriezies atpakaļ un skatījies, tev bail nebija? Nē. Ka tu nokritīs, piemēram? Nē, jā. Okidoki. Tev, kad tu pēdējo reizi uzvarēji kādās skolas sacensībās, atceries pat? Nē. Tā ir Kristiānai šī pirmā uzvara, jā. Silvai, ka tāpat jau kaut kas bišķi bijis varbūt, jā. Jā. Nu, skatīsimies, vai Silva šogad tiks laureātā, jo Silva ļoti aktīvi piedalās visās sacensībās, varbūt, ka tiek piečniekā. Un ne Silva? Jā. Nu, šie mums ir jaunākie puikas, visi gan nav. Kārlis Samoliņš mums kaut kur ēd laikam launāk iespējams. Edgar, kā ir? Labi. Kurā brīdī tev bija labi? Nezinu. Nu, tu ticēji, ka tu jūsu komandu, teiksim, šorīt pamodies, paēd brokastis un bija galvā doma, mēs šodien uzvarēsim? Nē. Nebija. Nu, un Sandri, kā tevīm, kad tev bija sajūta, ka nu viss es esmu uzvarējis, tad, kad tu jau skrēji vai tā kā Edgars tikai? Tā kā es skrēju un Edgars. Tu jau zināji, tā, kad tu skrēji, ka jūs uzvarēsiet, jā? Jā. Kāpēc tā zināji? Kas tev radīja tādu pārliecību? Tāpēc, kad es skrēju, es pastījos uz aizmuguri. Un viss bija baigi tālu, jā? Jā. Nu, skaidrs. Končīnas jau apēdāt? Jā. Tu arī? Vai garšīgās. Vai garšīgās. Nu, tie bija mums mazie džoni. Nu, šie mums ir vecākie, lielākie, nu nosacīt, protams, vecākie. Edgars ir jauniņš, Sandrs mazliet vecāks, Dainis vēl pavisam vecāks, jā. Nu, Edgar, mums šogad gan iet tā diezgan smagi, jā, tur zinot visādas sāpītas, vai kā tev pašam bija, kā likās? Tā, mazliet slikti, mazliet labi, tā normāli. Jā, bet kā tev, teiksim, tagad tu saņēmi kociņu, tev bija bišķi bailes, ka neizturēs, nu, ka tās sāpes sakal tur? Bija. Jā, ka visi iegāzīšu. Jā, un kurā brīdī tev sāk tur tā bišķiņa traucēt? Es skrēju augšā pa kalnu. Jā, nu tad jau tas vēli, vai ne? Tā, jā. Sandri, nu, tev tādi 2 spēcīgi veči, jā, kā likās, nu, uzvarēsiet, bija ticība, ka varat uzvarēt, vai domājat, nē, nu, būs grūti? Nu, bija izredz, kad mēs uzvarēsim, jo man blakus, komandas biedrs bija, kurš labi skrien un treniņu bērns un viens lielāks. Jā. Nu, kā pašam likās, kurš tu pabeidzi? Pirmais? Es pabeidzu 4. Tas nozīmē, ka puikas reku bišķi saskrēja, jā, jums? Jā. Labi, un kur tev atdroši kalns visgrūtākais, vai lejā tomēr grūtāk bija? Augšā visgrūtāk. Man liekas, ka būtu visgrūtāk noskriet lejā. Es tur 4 skūleņus apmest un dragāt. Nu, Dainis jāiet pie Daina tuvāk. Dainis mums liels dženčiks, jā. Nu, Daini,
Tu jau tur saproti, ka jums jau bija tāda ļoti principiāla cīņa, vai ne, ar Aināru Mušu. Nu, ticēji, neticēji, kā bija pastāst? Sākumā bija, kad mēs pirmo apskrējām, es domāju, ka būs otrais. Tad tie kalnākā apskrēja, noskrēja Aināru. Tad skrēja, centos, noturēt, viņš tā, līdera pozīcija. Tā, ka šajā, palikā pēdējā metrs, tur pēdējā aplī. Tad sapratu, ka būs pirmais. Ka, Aināru aiz muguras savu vairs neredzēja. Nu, kā tev liekas, kur tas suns bija aprakts? Kāpēc Ainārs, teiksim, nevarēja tev nodzīt? Kā tev pašam liekas? Tu biji ātrs vai Ainārs bija lēns? Nu, kas tur bija paš tev? Tur bija tas, ka Ainārs netrenējās vēl tā īpaši kā vajadzēja. Ja būtu viņš jau trenējies, tad man tā liekas, viņš būtu noskrējis man. Un tāpēc, ka mēs, savā starpā pēc tās tur, pēc finiša parunājāmies, viņš teica, ka man jau baigi kājas sāp, un pretēc tā ikon es vēl netrenējos, un tā viss. Nu jā, tā dzīve, jā, bet tā, principā, cerība uz laureātu attev droši, ka, tomēr pasties 4 punkti ienāk klāt, vai ne? Jā. Jā. Nu, ja tie mums bija vecākie čempioni, nākamās sacensības mūsu futbola turnīrs jau noris, ja, un pamazām jau mēs rulējam. Peace.